Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā. Lai nomainītu Thermomix TEM31 paneli, jums būs nepieciešami daži rīki un materiāli. Sāksim ar nepieciešamo rīku sarakstu – skrūvgriezis, jauns panelis un, ja nepieciešams, papildu detaļas. Pirms uzsākat remonta procesu, iesakām veikt bezmaksas diagnostiku, lai noteiktu, vai tiešām ir nepieciešama paneļa maiņa. Pirmais solis ir atvienot ierīci no elektrības avota. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu drošību, strādājot ar elektroniskām ierīcēm. Pārliecinieties, ka ierīce ir pilnībā izslēgta un atvienota. Otrajā solī uzmanīgi noņemiet veco paneļa apvalku. To var izdarīt, izmantojot skrūvgriezi, lai atskrūvētu skrūves, kas notur apvalku vietā. Esi uzmanīgs, lai nesaskrāpētu ierīces virsmu vai nesabojātu iekšējās detaļas. Kad apvalks ir noņemts, jūs redzēsiet paneļa iekšpusi. Trešais solis ir atvienot veco paneli no ierīces. Tas var prasīt nedaudz spēka, jo savienojumi var būt cieši. Rūpīgi atvienojiet visus kabeļus un pārliecinieties, ka neviena detaļa netiek bojāta. Ceturtajā solī sagatavojiet jauno paneli. Pārliecinieties, ka tas ir sadarīgs ar jūsu Thermomix TEM31 un ka visi kabeļi ir tādā pašā stāvoklī kā vecajā panelī. Pirms uzstādīšanas vēlreiz pārbaudiet, vai viss ir kārtībā. Piektais solis ir uzstādīt jauno paneli. Sākumā pievienojiet visus kabeļus un pārliecinieties, ka tie ir stingri piestiprināti. Kad tas ir izdarīts, uzmanīgi nostipriniet paneli vietā, izmantojot skrūves, ko iepriekš noņēmāt. Sestajā solī ievietojiet atpakaļ paneļa apvalku. Pārliecinieties, ka tas ir pareizi novietots un ka visas skrūves ir stingri piestiprinātas. Ja apvalks nav pareizi nostiprināts, tas var radīt problēmas nākotnē. Pirms pabeigt remonta procesu, ieteicams veikt vēl vienu bezmaksas diagnostiku, lai pārliecinātos, ka viss darbojas kā nākas. Ja ir kādas problēmas, nekavējoties sazinieties ar servisu, lai saņemtu palīdzību. Visbeidzot, kad viss ir pabeigts, varat pievienot ierīci elektrības avotam un pārbaudīt, vai jauns panelis darbojas pareizi. Ja viss ir kārtībā, jūs esat veiksmīgi pabeidzis paneļa nomaiņu. Ja nepieciešams, varat saņemt piedāvājumu pirms remonta, lai nodrošinātu, ka visi darbi tiks veikti kvalitatīvi un profesionāli. Jūsu ierīcē nepieciešams remonts? Mēs piedāvājam bezmaksas diagnostiku. Mēs paņemam un piegādājam tieši pie jūsu durvīm bez zvaniem vai braukšanas. Pirms remonta nosūtām piedāvājumu un turpinām tikai ar jūsu apstiprinājumu. Vienkārši pārskatāmi un profesionāli. Saite aprakstā.